Darba dienas rīta agrumā uz Rāznas ezera vērojams krietnis skaits makšķernieku un zvejnieku. Ikdienu dabas aizsardzības pārvaldes inspektori cenšas kontrolēt notiekošo uz ledus, arī mašīnu pārvietošanos uz tā. Pēdējie gadījumi, ko konstatēja mūsu inspektori, bija Rāznas ezerā, kad tika fiksēta automašīna, kas agresīvi braucot pa ezeru traucēja arī makšķerniekiem, un pašlaik ir uzsākts administratīvais process. Drīkst pārvietoties tikai ar dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtām atļaujām, rūpnieciskās zvejas veicējiem, kad ir saņemta licence, un arī turisma pakalpojumu sniedzējiem. Protams, bez atļaujām drīkst pārvietoties apsaimniekošanas vajadzībām un kontrolas nodrošināšanai un glābšanas darbiem. Šobrīd ledus kārta ir aptuveni 20 cm bieza, taču izteikto temperatūras svārstību dēļ tas ir drošs makšķerniekiem, bet ne mašīnām. Dienā ir tuvu nullei, naktī ir pietiekami lieli mīnusi, -10, -15. Arī ledus sāk dzīvot savu dzīvi, veidojas spraigums un viņš vienkārši lūst. Un šīs plaisas veidojas ļoti neprognozējami. Un būtībā tas draud ar to, ka transporta līdzeklis var arī noslīgt. Un šādi gadījumi katru gadu gadās. Lubānas ezerā vakar tika konstatēts fakts, ka automašīna ir iebraukusi ezerā un burtiski 5 minūšu laikā izveidojās plaisa 2 metru platumā. Tas vienkārši liecina par to, cik tas ir bīstami, un cilvēkiem ar to būtu jārēķinās. Svārstīgie laikapstākļi makšķerniekus un zvejniekus Rāznas ezerā gan nebaida, taču loms gan šogad nesot iepriecinošs. Zvejniekiem veicas labāk, bet jau no 1. marta spēkā stāsies zvejniecības aizliegums līdz jūnija vidum. Šodien nekā. Vakar arī bija slikti. Es reti braucu. Slikti. Braucu tikai prieka pēc. Šeit vieta ir pilna. Redzam, ka makšķerējuši. Tur ir sekls. Šeit gan 12 metru dziļums. Tur gan 7 metri. Ko gan mums pensionāriem darīt? Sametamies 3/4 benzīnam un makšķerējam. Kāpēc mājās jāsēž? И рыбачим, что дома сидеть. Этот сезон, были. Šo sezonu bija līdeka pa 8–9 kg, zandarti 6–7 kg. Tas nav daudz. Šogad Vēlo ezers aizsala. Tikai nepilnu mēnesi zvejojam. В этом году озеро застало, месяц только не полный ловим. Pārkāpumu skaits ezeros pēdējos gados mazinās arvien straujāk. Mazinās arī piesārņojums. Visbiežāk ziemā pārkāpts noteikums par makšķerīku skaitu. Atļauti vien 2. Kopā? Jūdas kopā? Nē, makšķerīgi. Kā tas ir? Cik jūs vienlaicīgi makšķerējat? Cik ir noteikumos teikts? Nevar 2 sūdas un ar 1 makšķerīgi? Nē, 2 makšķerīgi. Un daudzi nesaprot, kas ir 2 makšķerīgi. Domāju, ka man te makšķerēta un 2 sūdas ir atsevišķi. Makšķerēšanas kartes ir visiem Porsarā. Visiem šogad pat nav bijis neviena, kuram nebūtu. Visi ir īgodojušies. Šogad uzsākts darbs pie Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes, lai veiktu ezera hidroloģisko izpēti un vērtētu ūdens līmeni. Tas varētu ieviest jaunus ierobežojumus ezera apmeklētājiem, lai saglabātu dabas vērtības.